Jau drīzumā tiks pieņemts jaunais Dagdas novada pašvaldības budžets 2012. gadam. Lai noskaidrotu, kādi projekti tiek plānoti šajā gadā un kādi jau noslēgušies, devāmies uz Dagdas novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļu. 2011. gads bijis bagāts ar dažādiem projektiem un sākusies gatavošanās nākošajam plānošanas periodam. 11. gadā bija pabeigti 4 projekti, tā ir Dagdas estrāde un Asūnes estrāde, kā arī sakārtots pludmalis, 3 Asūnes, Kazimirovas un Dagdas, kā arī Kapličam. Uz 12. gadu ir ieplānots ļoti daudz. 12. gads ir tas plānošanas gads, 14. un 20. gadam ar ministriju strādājam un mēs piestrādājam pie attiecīgā investīcijas plāna šim periodam. Un jā, ļoti daudz mēs domājam par ceļiem, par elektrības patēriņu ietaupījumu, jā, par sociālo jomu. Plānošanas stadijā ir vairāki pārobežu projekti, kā arī projekti, kurus iesniegs lauku atbalsta dienestam līdzfinansējuma piesaistē. Šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, piesaistīs līdzekļus novada ūdenstilpņu stāvokļa uzlabošanai, kā arī zivju resursu aizsardzībai. Bez uzmanības nepaliks arī kultūras attīstības plāni novadā, jo drīzumā atsāksies būvdarbi vairākās novada kultūras iestādēs, stāsta attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. Beidzot sagaidījām ezerniekus, iepirkums tika noslēgts, kā arī noslēgts līgums ar būvniekiem. Tātad martā tiks uzsākta būvniecība Tautas nama ezerniekos. Uz doto brīdi notiek Bērziņu Tautas nama iepirkums. Daudzu projektu īstenošana tuvākajā nākotnē atkarīga gan no situācijas pašvaldības budžetā, gan arī no tā, vai Eiropas komisija atjaunos Latvijai Eiropas Savienības fondu maksājumus, kurus šī gada sākumā apturēja. Lai gan pašlaik maksājumi fondos tiek sekti no valsts iekrājumiem, jauni projekti jāplāno ar zināmu piesardzību. No Dagdas novadas pašvaldības ieņemt statistiku ļoti pozitīvi iet uz priekšu, bet arī, lai apgūtu visus tos līdzekļus, mēs taču ņemam aizņēmumus, jo mums vispirms ir jālīdzfinansē un jāiegulda savi līdzekļi, tad mēs tikai atgūstam atpakaļ, cik mūsu budžets atļauj, to mēs arī darām. Šajā gadā noslēgsies vairāki projekti, kuri iesākušies iepriekšējos gados, piemēram, Svariņu sporta zāles un Ķepos kultūras centra renovācija. Šie projekti jau izpelnījušies plašu sabiedrības uzmanību, jo nodošanas termiņi dažādu iemeslu dēļ tiek pārcelti. Attīstības un plānošanas nodaļā norādīja, ka būvfirmu līgumā noteikto termiņu nepildīšana ir viena no galvenajām problēmām, kura būtu jārisina, lai nākošie projekti norisinātos laicīgi. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Viņa ir skatuves cilvēks ar maigu balstiņu. Tā par Helēnu saka ne tikai viņas muzikālā pavadone Lijāna, bet arī viņas vienaudži. Helēna un Lijāna nesen ir izveidojušas kopprojektu un izpilda Lijānas autoru darbus. Viena no tiem ir dziesma Saulriets, kas viņai dzīvojot ezera krastā pie Lijānas atnākusi pati. Bija iedvesmas uzrakstīju dziesmu Saulrietu un gribēju, lai Helēna to nodzied, tāpēc, ka Helēna ir ļoti smuka balstiņa. Un kā jūs esat sadziedājušās, sastrādājušās kopā? Ļoti patīkami. Mums ļoti patīk kopā sastrādāties, tāpēc, ka mēs, manuprāt, esam līdzīgas ne tikai pēc izskata, bet arī pēc raksturiem kaut kur. Mums ļoti patīkami uzstāties koncertos divatā un dziedāt tieši savas dziesmas. Jaunietēm dalība jaunajā interneta radio Youngline Radio konkursā ir nebijis pasākums. Jāpiebilst, ka jauno izpildītāju pirmā atlase notika visu nedēļas nogali. Helēna un Lijāna stāsta, ka konkurenti esot bijuši spēcīgi. Dalībnieku vecums bija no 14 līdz 30 gadiem. Mūsu meitenes startēja jaunākajā grupā. Godīgi sakot, bija normāli, bet varēja būt, protams, labāk, tāpēc, ka stress deva zināt, bet žūrijai visiem patika, kā Helēna dzied, ļoti forši bija, un mūsu dziesmā arī, un viņi grib mūs redzēt arī pusfinālā. Bet šoreiz domāju, ka varēja daudz labāk, tādēļ, ka es biju pieslimusi ar balsi, es ceturtdien padziedāju 4 stundas, un tas bija redzams sestdien. Varēja, protams, labāk. Par spīti kritiskajam pašvērtējumam priekšnesums žūrijai paticis.
Liana raksta fantastiskas dziesmas, mūziku, un kopā viņam sanāk ļoti skaisti. Viņa malači. Tu pat arī biji klāt un redzēji to visu, visu stāsti mums arī, kā tas bija, vai viņas ļoti uztraucās un kā viņām iznāca tā uzstāšanās. Šoreiz es piekritīšu žūrijai un pateikšu savu 4. jā, jo žūrijai ļoti patika dziesmas, Helenas balss viņa ļoti patika, mūzika un stils bija ļoti forša un viņa bija viena no labākajām. Konkursa galvenā balva ir ieraksts profesionālā skaņu ierakstu studijā, tomēr meitenes atzīst, ka lielākais sasniegums ir nevis uzvara, bet jauni iespaidi. Pieredze, jā, protams, un arī man tagad nebūs tik bailīgi uzstāties Dagdā. Tas tāpēc, ka liekas, kas te Dagdā? Labi, visi savējie un ne tik ļoti nozīmīgi pasākumi kā sestdien. Meitenam pieredze būs laba, dzīves pieredze, viņa zina savas kļūdas, viņa izmēģināja sevi, kā īstenībā ir uzstāties kaut kādā studijā, kā uzstāties lielajā koncertzālē. Novadam jābūs labi, arī skanēs mūsu vārds, Dagdas novada vārds un arī patriotisma jūtas būs. Ideja par piedalīšanos konkursā pieder pašām meitenēm, tomēr lielu atbalstu sniegusi skolotāja Olga Boboviča, jaunietis par uzvaru nedomājot, jo dziesmu ierakstīšot šākārtā. Lai arī finālā uzvarētāju neatkarīgi no vecuma izvēlas žūrija, liela loma ir skatītāju balsojumam, tādēļ Liana un Helēna aicina visus savu balsi atdot par saulrietu interneta vietnē ylr.lv. Jāpiebilst, ka pirmās kārtas uzvarētāji būs zināmi pēc 2 nedēļām, tādēļ nepaliksim vienaldzīgi un atbalstīsim jaunos talantus. Dāce Dāmpētgars, Rukmanis, Dagdas Nolde televīzijas studija Ezerzeme. Skolēni no visa noda pulcējās Dagdas vidusskolā, lai piedalītos tur rīkotajā skatuves runas konkursā. Konkurss norisinās jau 3. reizi. Tā dalībnieki bija sadalīti 4 vecuma grupās. Literatūras daļdarbus vērtēja žūrija, lai noteiktu vislabāko dalībnieku, kurš pārstāvēs novadu valsts mēroga konkursā. Šī konkursa mērķis ir izraudzīties labāko skatuves runas lietpratēju, kurš tiks izvirzīts tālāk jau valsts mēroga konkursam, tieši skatuves runas konkursam, kas notiks 18. aprīlī Jēkabpilī. Skolēni ir sagatavojuši 2 literāros darbiņus šodien runāt. Viens ir dzejas darbs, otrs ir prózas darbs, jeb tā fragments. Šodien mūsu skatuves runas konkursā repertuārs būs daudzveidīgs, jo pēc nolikuma varēja izvēlēties 2012. gada jubilāru dzejnieku, rakstnieku, dramaturgu daļdarbus. Lielākā daļa konkursa dalībnieku kopā ar saviem skolotājiem izmantoja iespēju godināt latviešu literatūras klasiķus un izvēlējās tieši jubilāru darbus. Šogad jubilejas svin vairāki pazīstami dzejnieki, piemēram, Māra Zālīte, Vītauts Ļūdens, Andrejs Eglītis un Edvards Veidenbaums. Vairāk baltas, kā ceļš to pelnu. Bija baltas, bet draudziņi melnas, draudziņi melnas. Bet atceries, kā šis dzejolis iesācies. Visu dzīvo, tas apkārt kus, nākam mīlēt un just, un just. Tevi ir tīras un priecīgas upes. Tu zini, kā seskamnes ūdeni krupis, kā veco pirtiņa migla žēlo, un kā asinis, kas nevainīgas, uz balta sniega tevī kvēlo. Dagdas novada skolēni jau piedalījušies valsts mēroga sacensībās un izcīnījuši labus rezultātus pagājušajā gadā, kad skatuves runas konkurss norisinājās Daugavpilī. Izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciāliste norādīja, ka sagatavošanās šāda veida konkursiem prasa lielu pacietību un neatlaidību no skolēniem, kā arī no viņu skolotājiem. Katrā ziņā šis ir darbiņš, pie kā mums ir vēl jāstrādā, jāpilnveido savas prasmes, ja? Tas nebūtu nav tik arī vienkārši, jo, kā jūs saprotiet, uz valsts mēroga konkursu dodas paši labākie, ja? Bet mūsu skolēni arī pieprot šo lietu, ja? Un ļoti ceru, ka šajā gadā jau līmenis būs augstāks kā pagājušā gadā. Un paldies, izmantojot izdevību, gribu pateikt arī visiem skolotājiem, kuri patiešām godprātīgi un nesautīgi ir ieguldījuši savu darbu, lai sagatavotu skolēnus konkursam.
Lielais dalībnieku skaits parādīja, ka pat mūsdienu tehnoloģiju laikmetā jaunieši tomēr atrod laiku lasīt latviešu literātu darbus. Gatavojoties konkursam, skolēni ne tikai uzzina vairāk par tiem, bet arī attīsta un pilnveido savas runas prasmes, jo žūrija vērtē skolēnus pēc tā, kā viņi prot pasniegt izvēlēto darbu klausītājiem. Daumans Smēļa, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Katra novada, pilsētas un pat ciema vēsture ir izpētes vērta, saka Dagdas novada novadpētnieki, jo tā atklāja ne tikai dažādus interesantus faktus par senču pagātni, bet arī ļauj izprast vectēvu un vecmāmiņas ģimenes tradīcijas un dzīves apstākļus. Novadpētniecības biedrības patriarhīvos ir nemazums dažādu vēstures liecību, kas nejauši vai apzināti uzietas vai pat gadiem meklētas kāda novadnieka bēniju tumšākajā stūrī. Ja to fotografiju nemeklēt, nepievērst uzmanību sabiedrības, tad šīs fotografijas var aiziet postā. Un mūsu uzdevums ir šīs fotografijas atrast un parādīt sabiedrībai. Visā savas pastāvēšanas laikā arī Dagdas bērnu bibliotēka ir veikusi apjomīgu novadpētniecības darbu, krājot vēstures liecības par pilsētas arhitektūru, reliģiju, kultūru un citām šķietami vienkāršām norisēm dagdiešu ikdienā. Apvienojot spēkus, ir izveidota neliela novadpētniecības izstāde Reiz Dagdā, kas ir īsts ieskats pilsētas vēsturē. Sadarbojoties, arī tika veidota šī izstāde, kura ir paredzēta, lai iepazītos Dagdas novada jaunieši, bērni ar senu vēsturi, lai viņiem būtu priekšstats par novada tradīcijām, par to, kā cilvēki dzīvoja agrāk, un viņiem jau no mazotnes būtu rastos interese. Izstādē apskatāmas arī fotogrāfijas par pirmo sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas brīdi. Tā ir tikai neliela daļa no fotogrāfijām. Uz doto brīdi biedrība jau ir veikusi lielu darbu, un pašais ir biedrības īpašumā ir pāri 300 senu fotogrāfiju tieši par Dagdu, par Dagdas novadu, par vēsturi, bet lai, teiksim, viņas izgatavotu atbilstoši, teiksim, par piemēru kā šīs, tam ir vajadzīgi kaut kādi naudas līdzekļi. Jau martā tiks atklāta vērienīga izstāde par bijušā Krāslavas rajona pilsētu vēsturi, kurā liela vieta tiks atvēlēta arī Dagdai. Jāpiebilst, ka biedrības patrie rīcībā ir arī videomateriāls par pirmo sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas brīdi. Dace Dāmpe, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme. Kā ik gadu Dagdas novada pašvaldība organizē ziemas sacensības makšķerniekiem, lai noskaidrotu gan labākos žibulētājus, gan zivju sugas kādā no ezeriem. Tāpat kā pērn, zemledus makšķerēšanas konkurss notika uz Kaitras ezera Asūnes pagastā. Vieta nav izvēlēta nejauši. Ezers ir bagāts ar zivīm, un nozveja nāks par labu zivju populācijai šajā ezerā. Sacensībās varēja piedalīties žibulētāji no 16 līdz 65 gadiem ar derīgām makšķerēšanas kartēm. Neskatoties uz švakiem laika apstākļiem, neskatoties uz visām nesakartībām, mums izdevies apkopot rezultātus. Kā reiz gribu piebilst arī to, ka mums šoreiz izdevies piesaistīt daudz atbalstītājus, līdz ar to mūsu dalībmaksas fonds uz šo doto brīdi sastādāja 92 lātus. Tātad pirmā vieta būs 46 lāti. Jāteic, cīņa par pirmo vietu bija sīva, un 3 lielākie lomi atšķīrās vien par pārdesmit gramiem. Pēc 5 stundu ilgām sacensībām par labāko zemledus makšķernieku tika atzīts Pjotrs Makuševs, sazvejojot 4 kg un 30 gramus zivju, bet 2. un 3. vietu ieguva attiecīgi Aivars Šļakota un Sergejs Hadanovs. Sacensībās piedalījās 46 makšķernieki, bet lielāko zivi, aptuveni puskilogramu smagu, noķēra Armands Putniks un balvā saņēma makšķernieku Kamanas. Jāpiebilst, ka noslēdzoties sacensībām žibulētājiem bija iespēja baudīt uz ugunskura gatavotu zivju zupu. Ko lai teikt? Laikam paldies par piedalīšanos un tiksimies nākamgad. Dace Dāmpe, Edgars Rukmanis, Dagdas novada televīzijas studija Ezerzeme.